FIBA pasaules finanšu komisijai ir tieša vai netieša ietekme uz FIBA Europe? Kā jūs vērtējat FIBA Europe darbību? Nē, protams, ka tās nav nekādas administratīvās iespējas. Administratīvā vara iet cauri ir ģenerāla sekretāram, politiskā ir prezidentam un valdei. Bet netieši? Un administratīvā, netieši, protams, ka ja mēs varam pārliecināt, teiksim, ģenerāla sekretāru vai FIBA pasaules vadošās institūcijas par, teiksim, savu strateģiskā redzējuma pareizību, tad caur to mēs to varam ietekmēt, bet nevis kādā veidā, kas to tieši varētu darīt. Skaidrs, tad principā, tomēr varētu teikt, jūs tagad ir vēl liela gandarījuma savā ziņā, ka jūs nonācāt FIBA pasaules. Nē, tā ir sanācis, kad no sākuma varbūt pat ne tik ļoti gribot, bet ka tos pēdējos 15 vairāk jau gadus, zinām daļu no dzīves ar to basketbolu un arī starptautiskā basketbolu ļoti lielā mērā ir bijis saistīta un, teiksim, kaut kāda tā pieredze ir uzkrāta. Un sevišķi īstenībā pieredze no tādas valsts kā Latvija, kura mēs esam neliela valsts, bet mēs esam pietiekoši liela basketbolā, ar ļoti labām basketbola tradīcijām, ar labu basketbola skolu, bet kas arī ir interesanti. Jā, mums basketbols pretendē, šeit es teikšu, protams, es saku paldies visiem, kas saka, ka basketbols ir numur viens, bet, protams, mēs pretendējam, mēs esam tuvu tam, bet, protams, ka mums ir ļoti laba konkurence šeit. Mums ir konkurence ar futbolu, ar hokeju, un pieņemsim tas, kā mēs redzam, kā hokeja čempionāts ir organizēts. Pieņemsim, hokeju ļoti daudzās valstīs nespēlē, spēlē basketbolu, vai vismaz nespēlē nopietnā līmenī. Un stāstot viņiem, un redzot, kā, pieņemsim, futbols vai hokejs, un atkal citas valsts ar futbolu vispār nedomā, kad viņi varētu konkurēt. Vai arī klimata un tradīcija un cita kā dēļ. Turpretī mēs redzam, un manuprāt, mums ir jāpriecājās, ir konkurence un jāpārņem no futbola, no hokeja tas, kas tur ir labākais. Tā kā viņi to dara no mums. Baltijas līga, pieņemsim, mums bija pirmā, tagad es dzirdu, ka visās jomās ir tagad jau Baltijas līgas, kas varbūt ir labi. Un savukārt, mums ir jau, ja Rīgas Dinamo ir izveidots, tas nevis ir jāskauž, jāapsveic viņi, bet ir jāmācās konkurence, tevi nostiprina un dara tev paši stiprāk. Un tas ir tas, kur Latvijas pieredze ir ļoti, ļoti vērtīga. Ko jūsu dalība FIBA pasaules finanšu komisijā varētu dot tieši Latvijas basketbolā? Edgar, es nezinu, vai nevajag jau pārspīlēt tās lomu. Mēs ceram uz ļoti. To, ka tur Latvijai būs nauda, tā papildus, tur, es domāju, ka tā galīgi mēs nevaram cerēt. Mēs, protams, esam klāt un redzam, kā citi ar to strādā, un varbūt varam kaut ko iemācīties un kaut ko ieteikt Latvijai, un varam censties, lai Latvija varbūt neapbežo, bet to, ka tur kaut kā, ka tur nav jau, tur jau nav maiss, kurš būtu jāsadala, tur jau tā nauda ir, lai mūsu FIBA pasaules uzdevums jau ir radīt apstākļus, lai federācijas pašas var pelnīt vairāk naudu. Tā vismaz ir arī mūsu šīs opozīcijas FIBA Eiropa galvenā tā filozofija, kad ne jau ka FIBA Eiropa vai FIBA pasaule pelnīs naudu un tad viņi pārdalīs. Tad, protams, Gibraltārai ir vienas vajadzības ar nepilnu 1 vai 2 zālēm un Maltai, Latvijai citas un Spānijai un Francijai vai Amerikas Savienotām valstīm pavisam citas. Bet FIBA pasauli ir jārada apstākļi, lai atbilstoši savām apstākļiem konkurencei mēs varētu uz vietas attīstīt sportu, attīstīt basketbolu un arī tātad šeit pelnīt, lai mums būtu mūsu skatītājiem interesantas spēles un pietiekošā daudzumā un pietiekošā kvalitātē tad, kad viņas ir, lai mēs varam konkurēt ar ziepju operām televīzijās un paši par tādām nepārvēršoties, gan jāsaka,
un arī ar citiem sporta veidiem par skatītāju, par jauniešu uzmanību, par veselīgu dzīvesveidu. Tas ir tātad radīt apstākļus, tikai pārdalīt naudas šaubos, vai to varētu kāds solīt. Vai jūs klātbūtne FIBA pasaules varas gaitiņos palielina Latvijas izredzes tuvākajā laikā sarīkot Eiropas čempionātus vīriešiem, un, kas zina, varbūt arī pasaules čempionāti, gan vīriešiem, gan sievietēm? Kā jūs vērtējat? Labi jautājumi. Vai sagatavojaties? Es jūtu, jā. Es jūtu. Es nezinu, vai tas būtu tieši tā dalība tur, bet, es domāju, ka Latvijai vienai pašai tuvākajā laikā organizēt čempionāts FIBA Eiropa vai FIBA pasauli var nebūt pa spēkam. Tas, ko ir izdarījis šobrīd FIBA Eiropa, manuprāt, nepareizi, no daudz valstu viedokļa nepareizi. Proti, ja Lietuvai bija jāsamaksā 2,5 miljoni par čempionātu organizēšanu, tad tagad viņi gribētu, ka tiek samaksāti 4 plus vēl 4. Būtu 4 un vēl jāpiesaist sponsors par tādu pašu naudu. Ja mēs varētu šādu naudu piesaistīt vai dabūt Latvijā, tad es rekomendētu to izmantot jaunatnes basketbolam, mūsu basketbola attīstībai šeit un nevis čempionātu organizēšanai. Varbūt, ka tādām valstīm kā Itālijai, redzēsim, kā viņiem veiksies, bet varbūt, ka tas varētu būt pa spēkā. Bet tā kā FIBA Eiropa šodien ir uzbūvēta un kā ģenerālsekretārs izskatās domā viņu vadīt, ir tas, ka tas ir galvenais ienākuma avots. Šis ir FIBA Eiropa čempionāts, un tad uz tā arī ir jāpelna. Un jādara dažas labas lietas. Es domāju, ka jaunatnes turnīri, ko organizē FIBA Eiropa, ir labs darbs un labi organizēti, bet tas, principā, ir izdevuma postenis. Tāpēc šī lieta varētu apgrūtināt. Es domāju, ka mērķis nav atmests uz mūsu 17. gadā, kas būtu 80 gadus pēc tam, kad mēs esam bijuši par Eiropas čempioniem, ko mēs esam savā ilgtermiņa stratēģijā minējuši. Tas mērķis nav atmests, bet ar šo situāciju FIBA Eiropa viņš ir ievērojami apgrūtināts. Tomēr es domāju, ka nākotne varētu būt reģionāliem turnīriem vai valstu sadarbībai. Mēs redzam, kas notiek futbolā, mēs redzam, ko šobrīd dara Skandināvija, kura organizēs laikam paralēli gan Somijā, Zviedrijā hokeja čempionāts 2 gadus pēc kārtas. Un šeit mums sadarbība mūsu reģionā un pirmkārt ar Lietuvu, kur mums ir bijušas tādas neoficiālas sarunas, ka varbūt, ka mēs varam kaut ko izdomāt. Bet tas, protams, ir darbs arī ar televīzijas kanāliem. Protams, kad arī cerams, ka ekonomika atkopsies un pēc kāda laika mēs arī tomēr kaut kādai pienesumam arī no jābūt. Bet, protams, ka lielām valstīm to izdarīt ir daudzkārt vieglāk nekā mums. Tāpēc, šeit solīt kaut ko ir grūti, bet paturēt kā mērķis prātā noteikti. Lai gan pirmo nosacījumu mēs esam izdarījām, mēs ļoti labi norganizējām Eiropas čempionātu sievietēm, kas atzīts viens no labākajiem. Es ļoti ceru, ka Lietuvai nepatraucēs šīs 24 komandas, un Lietuvā būs viens no labākajiem, ja ne labākais organizētais čempionāts vīriešiem. Mums ir jāvar norganizēt labu čempionātu pasaulē. 19. Nākamā gada vasarā puišiem, kas būs mūsu pirmā iznākšana uz tādas pasaules skatuves. Mēs līdz šim neesam piedalījušies, lai gan īstenībā pasaulē varbūt spēlēt ir vieglāk. Jo tomēr Āzijas, tāpat Āfrikas, citu kontinentu komandas spēks ir nedaudz zemāks nekā Eiropā. Jūs tikko pats pieminējāt to FIBA Europe